I know you're somewhere, somewhere. I'm trapped in your mind. That's what we've been doing. Congratulations to them. Well, level time, so the champions. Labrīt, man mīļie skatītāji. Ir beidzot pienākusi diena, kad es atgriežos laukumā. Pēdējo reizi spēlēju pirms 3 mēnešiem. Mana profesionālā karjera gandrīz tika man atņemta. Un ir bijis patiešām grūts periods. Daudz no jums, kas skatās, kas nopietni nodarbojās ar sportu, saprot tās sajūtas, ka jūs esat savaini. Jūs nevarat piedalīties un jūs nevarat palīdzēt savai komandai. Vai jūs piedalāties individuālajos sporta veidos, tad jūs nevarat palīdzēt sev. Un profesionālajā sportā spēlēšana ir tavs darbs. Tev par to maksā naudu. Un līdz ko tu nevari spēlēt, ir jāsāk uztraukties. Un, kad es esmu gājis cauri šajā 3 mēnešu periodā, esmu daudz runājis par to savās Going Pro Overseas sērijās un arī patiesībā citos logos. Tā kā, ja jūs nesen esat sākuši tikai mūs skatīties, droši nospiežat subscribe. Tā kā es beidzot šodien varu spēlēt, es jums beidzot varēšu pilnvērtīgi parādīt, kāda ir mana rutīna spēļu dienās. Brokastis ir pārēsts, tagad iesim uz džimiņu, nedaudz pastaipīties un nedaudz iesildīt muskuļus. Cilvēki, kad braucat pie stūras, lūdzu skatieties uz ceļu. I guess no gym for me today. Laikam staipīšanās tiks atlikt uz dzīvokli. Bet līdz tam es droši vien došos tagad uz nākamo paredzēto pieturu. Šitas gan nebija plānots. Šī gan ir pārbaudīta vērtība. Gribat redzēt manas life goals? 5 vecītāki vīriņi sēž visi kopā no rīta kafejnīcā. Izbauda laiku kopā. Vienkārši runā par dzīvi. Ka es būšu vecs, es arī tā gribētu. Šo te grāmatu uzdāvināja viens no jums, mani mīļie. Un jāsaka tā, šī grāmata man liek justies ļoti vainīgam, ka es nevaru būt kopā šobrīd ar baibiņu. Nē, bet tiešām tur daudz runā par to, cik svarīgi ir tēva atbalsts un iesaistīšanās, un es esmu vienkārši citā valstī. Un tas man liek justies diezgan drausmīgi. Bet tas, ka es esmu šobrīd Itālijā, tas nav ar sautīgiem nolūkiem. Tas ir ilgtermiņā ar cerību, ka es varēšu nodrošināt savu ģimeni nākotnē. Baibiņa ir īsts kareivs. Es to nevaru raksturot nekā savādāk. Tiešām viņa apbrīnoja tas, cik spēcīgs cilvēks viņa ir, un viņa tā mīl, un viņa jau to zina. Jāpiebilst, ka tā grāmata arī man uzdzena nereāli sajūsmu, kad es nevaru sagaidīt, ka bēbīts būs klāt. Es droši vien cilvēkiem, kuri nesen sākuši skatīties mūsu vlogus, bet jūs esat redzējuši tos mīmus ar šo mašīnu? Jā, tieši tāda arī mūsu komandas mašīna. Un tas, kad mans un mana komandas vieta vārds ir uz tās, arī noteikti palīdz. Tā visa kafijas padarīšana un grāmatas lasīšana, tas viss man palīdz nomierināties par spēles dienās. What's up, Al? Show your hair. What's up? Show your update. Took 5 years off me. What's up? Hope you guys like it. Just pulled up to the lunch restaurant. We're gonna grab this pre-game meal. Pre-game feast. Tā, pirmsvēles pusdienas ir pārēsts, tagad mājās ties uz ausis ar zobiem pret sienu, kā baibiņai patīk teikt, un viņai saprat, ka bērnībā tā vecāki teica. Jā, tagad vienkārši pirms spēles nedaudz mieras, pagulēt, atpūsties, un jau laikam tiksimies zālē. Šī nav visdabiskākā bola no visām.
ļaujiet man paskaidrot nedaudz vēlāk. Yeah. I saw How did I Phil play over today? that time. Play good? Yeah, he played so good. He's the best. Thank you. Tikko beidzās spēle, nospēlējām labi, vinējām. Es runāju ātri, jo jūtos nekomfortabli šobrīd vlogoju, paskatījos, cik tuvu es vakariņoju kopā šeit ar itāļiem. Un tā ir visur, tā viņi vakariņo visur tik ļoti lielā tūmā. Te bišķiņ iestājās klaustrofobijas sajūta. Bet ēdiens ļoti garšīgs, tā kā viss okay. You enjoy your food? Izgaršīgi. Spageti ar īstām itāļu jūras vēl tā vienkārši fantastiski. Laiks nedaudz limoncello. Ļoti labs itāļu alkohols. Kā vienmēr Maltīs beigās šo te. Cheers. Salute! Labrīt, ir nākamā diena. Es atvainojos par spēles klipu kvalitāti. Tas bija šobrīd labākais, ko es varēju dabūt no savu klubu. Es ceru, ka jums vlogs likās interesants, es ceru, ka jums tiešām patika. Jā, bet es jums apsolīju paskaidrot par tām rotaļlietām. Itālijā 6. janvārs ir svētku diena, kura saucās Bērnu diena. Manuprāt, Latvijā nekas tāds nav. Un par godu šai bērnu dienai pēc pirmā gūtā groza laukuma skatītājiem met ar savus visādas rotaļlietas, cerībērus un visādas tādas lietas. Un tas viss tika ziedots labdarībai. Manuprāt, ļoti jauka akcija, ko organizēja mūsu klubs. Un tā bija man pašam jauna pieredze. Nekad nebija kaut ko tādu redzējis dzīvē un bija tiešām interesanti. Un pēc arī es izvilku kameru un to nofilmēju no sāniem. Patiesībā man bija prieks, ka man bija iespēja to nofilmēt, jo tā bija man pirmā spēle atpakaļ un es sāku spēli no soliņa. Tiem, kam interesē, kā man gāja diezgan labi. Jūs redzējāt tur pāris klipiņus, kurus pāris trīnieks iemet. Pirmajā spēlē atpakaļ 19 punktu. 12 nālēcošās un 4 piespēles. Tā kā man liekas, ka diezgan ok un par spīti vēl dažādiem faktoriem, par ko es tagad nesūdzēšos. Un tātad tas bija neliels ieskats manā spēļu dienas rutīnā. Es ceru, ka tiem, kam interesē sports un basketbols, jums bija interesanti. Es ceru, ka jums patīk paskatīties uz kādām itāļu tradīcijām, kā piemēram, ko mēs darījām pēc spēles un arī ko es darīju pirms spēles. Es ieliku arī pāris kadrus no gaidāmās Going Pro Overseas sērijas, tā kā, ja jums arī tās patīk, tad nākamā epizode būs pavisam drīz. Man un manam rūmeitam ir dažādas interesantas idejas padomā nākotnes video. Turpiniet mūs skatīties, ja jūs neesat nospieduši subscribe, tad lūdzu to izdarīt. Es būšu pateicīgs, ja arī jūs atstāsiet laiku šim video. Mēģinām dabūt 300 laiku kaut vai. Palīdz mūsu kanālu sasniegt jaunu auditoriju, tā kā mēs būsim ļoti pateicīgi. Jūs šeit tad atstāsiet šos te laikus. Un jā, tas arī viss no manis šodien. Turpiniet dzīvot priecīgi, turpiniet mūs skatīties. Man vairs nav ko teikt. Čau!